Jau. Sveiciens februārī. 5. februāris, 25. gads. Šodien smuks laiciņš. Saulains tagad, bet tas ir tagad tikai. Un tagad sāk uzsilt lēnām. No rīta un naktī jau bija dzidrs, skaidrs, bet vēsi. Cik no rīta pamodos izkārdējot. Galīgi augsts ārā, ko nezinu, 5. Plus 5 grādi tikai. Labi, ka bez vēja, bez nekā, bet, tāds pavēs. Tā ir jau pēcpusdienā jau sola vispār līdz kuriem 15, 16, ka uzsūs. Jā, kaut kāds besis bija, pamodos pēc tam par tā māju kaut ko tur ņēmos un sēdēju galīgs tāds apātijā. Kad galīgāk apātija, kā gribējās kaut tur, un reitim pašā momentā nekur negribējās. Beigās kaut kā saņēmos, līdz veikalam ar to atbraucu. Līdz veikalam atbraucu, kaut ko nopirkt, kā nevajadzēja, nevis kas bija, bet, labi, var stāvēt nopirkt. Produkts, kas var stāvēt. Lūk, un kas vēl tāds interesants. Jā. Možda tāpēc, ka vakar es saku, es kārtīgi arī beigās naktī negulēju naktī modos augšā. Un sāk zobs sāpēt, pie zobārsta vakar bija, un tad, kā atlaida narkozes, viss, tad viņš sāk nesāpēt, baigi jūtu viņu tā pretīgi sajūta. Kā viņi man sataisīja, kas tur bija jātaisa, bet pēc zālēm jūtu, ka paliek rūši, viņš neļāvās aizmigties. Nekādas arī analgīnas un neko tādu. Viņš pretsāpi negribējās dzert, tā nomaucies beigās arī aizmiga. Tā kā šodien bija brīvdiena, tad nebija problēma. Gulēju, nogulēju no rīta. Gribēju pagājušajā nedēļā arī ielikt vienu filmējumu, nofilmēju ar fotoaparātu, bet man tad sanāca misēklis. Tad to formātu es nevaru izvilkt ārā bez kompija palīdzības ar bezvadu variantā viņš nesnāk, viņš neļauj, jo tas pārāk liels. Tas formāts ir un tā kaut kā. Komps it kā ir mājā, bet viņš ir ar kaut ko viņš grib kaut ko neesmu meklējis meistars, kā nevajag. Gan jau kādreiz varbūt izvilkšu to viļņu. Nekas jau tur īpaši nebija, es vienkārši tā pamēģināju, kā ir mikrofons ar fotoaparātiem, jo tad ir tas cita bilde. Bišķi lielāks tas leņķis un nav tas apaļās lētas, domāju, taisni, tā kā kamera filmēts, taisni, kā plakna. Bet, galvenais, ka mikrofons iet, piejūdz un viņš strādā. Mikrofonu viņš ņem pretī mans. Mans fotoaparāts. Ko man vajag tagad? Man vajag aizbraukt pakaļ tabakai. Es tad domāju, kur man jābrauc. Kur būtu labāk. Es te jābrauc pa šeieni. Tagad jau fēņas, teikt, saulīt spītēt, pilnīgi pa šitādu laiku. Pa šitādu laiku es varu braukt. Man šī patīkam. No rīta
bija saka, tad tāds īsti nesaprot, ko ģērbt. Plānu saģērbts. Sūdīgi, pa 50 svīdīs, atkal pa kaut ko biezāk uzvilkt. Un es saku, es zināju, ka es skaties laikziņas, ka tā temperatūra mainīsies, kāpus lēnām. Un tad atkal no rīta vēsam, vēlāk ķerties ārā. Tad neko, kad viņš neko nebrauc slinkoja. Tā neko. Tagad mēģinu, kā ir šitajā formātā, nevis 360, bet parasto leņķi, bet kaut kāds tas režīms viņš tad tur notur. Cik es sapratu, viņš notur mani visu laiku cenšas turēt centrā, vienalga, kur atradīsies tā kamera. Lai gan es nezinu, man viņi kā vienā vietā, man stūri tikai uzstāsīt. Nu, paskatīsies, kas tur beigās sanāks. Un, nu jā, un bez mikrofona, protams, es šitam neesmu iegādājies to pārēju. Šitam vajag speciālu adapterību, tomēr. Viņam nav tā, ka uzreiz var piejūt klāt. Tas bišķiņ kretinē, bet, nu, ja viņa vairāk domāt, tomēr tādiem kaut kādiem nestandarta variantu filmējumiem, tāpēc nav jēga no tās pa taisnām piejūt mikrofonu. Priekš tam ir citas izsautas kameras. Labi, viss pagaidām.